Es kā mākslinieks Kristians Brekte varu ar Kārli Vadagu vilkt kaut kādas tādas savā ziņā paralēles. Mums ir ļoti kopīga lieta grāmatu mīlestība, jo es arī viņus pārsvarā nevienam pat nedodu. Un kaut kādas tās vecās bībelītes, kas man ir tādas izšķīdušas, nonākušas manās rokās, tad tāds arī iedod pārsiet. Un viņš tāpatās ir darījis. Tad noteikti viņam par tiem, ja mēs runājam par skolotāju vispār, tādu dzīves, tādu skolotāju, tad viņam, man liekas, tas ir paveicies tajā bērnībā ar tiem skolotājiem. Jo, ja mēs skatāmies kaut vai tos rūtainos zīmējumus, kur viņš iedvesmojās no Franču revolūcijas, tur pie giljotīnas ir, tur tāds pūlis ir, tad tur kaut kādi jau nosisti jau tur ir, bet to viņš jau dara jau 5. klasē zīmē. Un tad viņam noteikti pasniedzēja tur stāst arī par to visu franču aristokrātiju, cik viņi tur tādi šmulīgi, ka tur tās, cik smaržas, kāds smāķis ir uzsmērēts uz sejām, un starp krūtīm ir ielikta tā smaržu pudelīte, kur tās utis krīt no matiem un noslīkst tajā pudelē. Līdz ar to es domāju, ka viņam tā iztēle un kaut kādi tādi fakti noteikti iedod kaut kādu tādu plašāku redzējumu. Un tad, kur viņš dabū to Leonīda, to grāmatu, kas ir par tiem kas tā arī saucās sarkanie smiekli. Es gan viņu neesmu lasījis, es īstenībā gribētu pārlasīt viņu, tā kā es savos tīņa gados vairākas reizes pārlasīju Rietumu frontē bez pārmaiņām, kur noteikti tādā ziņā remarks uz mani ir atstājis arī tādu iespaidu. Un, ja tu domā līdzi un skaties un redzi, kādas tās, cik karš ir tiešām kaut kas vājprātīgs. Un man liekas, tas pirmais karš ir tiešām šausmene ar tām visām gāzēm. Viņš to ir iemūžinājis, un mēs varam uz to skatīties un saprast, ka īstenībā nekas nav mainījies. Ka mums te patās viens brālis var sist nost otru brāli. Padagam, viņš parasti viņam ir tur tās kompenes, kas ir ar to muguru, ar muguru, un tad ir kaut kāds bērns vai vēl kaut kas precīzi, neatcerēšos nosaukums, bet tur ir viņam viens bērnu zīmējums, kur ir tāds, kur viņš stāv, ir gara ēna, un tālumā ir kaut kāds mešs, kaut kāda ainava, un viņš, es saku, man ļoti tajās, gan tajos, sarkanajos smieklos, ja mēs runājam vispār, tādas, saku, tādas zīmīgas, kad ir tā lielā, tā plecīgā, robustā mugura. Un tajos sarkanajos smieklos arī tas pats, kur ir tas, ka tur ir tāda daudznozīmība tajos darbos, un tu īsti varbūt pēc nosaukuma tikai var saprast, kas tas tāds ir, bet tur arī tie nosaukumi īsti nav pat saglabājušies, bet kur tas vecis, kas iet karot, un tā mazā meitene, vai tā ir meita, vai tā proporciju arī kaut kāda maiņa, man liekas, ka ir ļoti, ļoti, ļoti filigrāna, un kā tas vecis ar to šauteni iet tur projām, vai no mājām, vai atkal tas ir, vai tieši tas ir kaut kāds pāri darījums kaut kādiem civiliedzīvotājiem, parastai tautai. Man liekas, ka tas foršums ir tas, ka Padags iet prom no tā garlaicīgā latvieša. Vēl viņam labs teksts ir tas, ka es spļauju uz morāli un aizspriedumiem. Un tajā pašā laikā viņš nepārstāja, es saku, man liekas, tā izglītoties, ka tu kā pabeidz skolu, tad tev tā kā vairāk nekas nav jālasa vai vēl kaut kas. Un tad vēl ir pārmetumi par to, par to, ka pārāk iedvesmojas no Edgara Allana Poe vai Šārla Bodlēra, kas arī mani ir iedvesmojis.
Jo man liekas dīvaini, ka es paprasu saviem studentiem, un viņi nav lasījuši Baudelaire. Mēs Mākslas akadēmijā taisījām tieši kultūras kanonam izstādi par kultūras kanonu. Tad es jau biju, man liekas, tad es biju pasniedzējs. Un tad aulā bija izstāde, jo tur mums bija tā kaut kāda sadarbība, ka katrs pasniedzējs, kas piedalās tajā projektā, varēja vēl, tā kā mums bija jāņem kāds no studentiem. Un toreiz es uztaisīju darbu, mans tēvs ir slepkava, un tas ir pēc tiem, tad tur kaut kāda tā daļa ir pazudusi, čuši viņas nav, bet ir palikuši tā kā it kā tie nosaukumi, un tad tas viens no tiem nosaukumiem ir mans tēvs ir slepkava, un tad es uztaisīju tādu Jēzus figūru ar tādiem sarautām, tām norautajām rokām, kājām, galvām, un tur no zemes tas tur nāk arī tur kaut kādas tās rokas. Un, tās karas šausmas, bet viņas tur tā kā tas Jēzus. Bet tur tas konteksts man bija, cik es atceros, kad viņš vispār gribēja to izstādi kaut kur pie tās baznīcas vai baznīcā. Un tad tieši tas viņa, kā viņš, tur ir, man liekas, tā Golgāta arī sarkanajos smieklos. Tur ir tas krusts, kas ir, man liekas, viņš ir episks tāds. Nav vēl kas kopīgs heiteri. Bet jā, ka Madernieks, tā kā par viņu ir ļoti labi atsauties, bet pārējie tur Ranšlaus Eglītis, tur man ir noraksts, ka tas pats Jēkabs Bīne, kas ir dievturis, protams, ka viņam tur noteikti, viņš, viņam sit ārā vienkārši korķus noteikti no tā padega. Ko tad tie heiteri arī par viņu tur saka, ka tur tās morāles tā pārkāpšanas robežas un nacionālo ideju trūkums, seksuāla izvirtība, kas, man liekas, ir pilnīgi, ja es skatos uz tiem darbiem un man liekas, ka tas pieder tam laikam, jo man liekas, ka katram māksliniekam, kurš dzīvo savā laikā, ir jāreflektē par to, kas notiek un teiksim, skatīties, kas ir modē, kas ir ko uzvilkt vai kā izskatīties, tātad dzīvot savam laikam līdzi un pat mēģināt dzīvot uz priekšu un reflektēt par tā laika kaut kādām tādām sāpīgām problēmām, ko parastā sabiedrība noteikti īstenībā pat negrib redzēt. Jo māksliniekam jābūt ar asu prātu, tomēr kaut kādam ironiskam, dzēlīgam un padagam ļoti piemīt, man liekas, tas, lai cik viņš ir tādā privātajā dzīvē, noteikti kaut kur nepārliecināts vai vēl kaut kā, bet kā viņš tā kā var ar to visu savu tēlu, kā viņš var uzbūrt un ka viņam ļoti svarīga Kārlim ir tā tieši ironizēšana. Man liekas, tie pārmetumi, tiem heiteriem, tiešām ir nepamatoti. Un man tieši tas Padaga tēls tādā Latvijas mākslas vēsturē tieši pateikt, ka viņš ir bijis savādāks un darījis to, kas viņam gājis uz savu mērķi, un tā nav bijusi kaut kāda apzināta, tāda ļoti apzināta provokācija. Bet tas ir, viņš iekšēji tam ir pārdzīvojis, ka viņš kā tikt vai ar mākslu var tikt galā ar ļaunumu. Un es domāju, ka var, tāpēc, kad tā kā es arī saku, ka tam māksliniekam ir jānes tā lāpa un jābūt sabiedrības spogulim un jārāda tās lietas, kas notiek tajā laikā, kur to arī es.